Sveiciens visiem, gan tie, kas klātesoši šobrīd dzīvajā klausās, gan tie, kas ierakstu noklausīsies. Mani sauc Gita Veidere, un es šodien jūs gribu iepazīstināt ar vienu jaunu produktu, tieši Istočniks Darovja produktu klāstā, kurus ražo Viktorija Ņušina, tātad biofiziķi no Kazahstānas. Laboratorijā, un viņa lielākais atklājums tātad ir tieši ūdens dvēsele vai ūdens 4., 5. Stāvoklis. Tad joprojām zinātnē nav noteikts, vai tas ir 4. vai 5., jo klāsteri tātad un informācija ir tādi tā kā neatņemami savā starpā, tad informatīvo daļu stāsta tātad, ka tā ir 4. Tātad stāvoklis ūdens, bet tātad klāsteri tā ir atkal vesela zinātne, pilnīgi cita jau no cita plaukta. Un saka, ka šis ir tas 5. stāvoklis. Tāpat laikā nevar viņus īsti nodalīt, jo tieši klāsteri ir tie, kas ir ļoti mainīgi. Tātad ir šī te visu laiku kustība ūdenī, ļoti ātri mainās, tātad viņi ir ļoti grūti izpētami, bet šie te vismaz gandrīz tātad jau 30 gadus veiktie pētījumi tātad ir noveduši līdz jau produktam, kurš ir gatavs klientiem lietošanai, un attiecīgi varam pagatavot dzīvu, dziedinošu ūdeni, kurš ir labvēlīgs mūsu organismam un katrai mūsu šūnai. Šodien mana tēma būs mazliet nešķīdrs produkts, tātad smēre vai balzāms, kas ir radīts Viktora Ņušina laboratorijā, un sākšu dalīties ar ekrānu. Tā, mazliet. Tātad sāku dalīties ar ekrānu. Tā, šodienas tēma tātad ir balzāms, biofiziskais antientropiskais balzāms. Nosaukums jau ietver to, ka šis ir kāda hausa, tātad vai nekārtības, vai tātad deformācijas likvidētājs, kurš attiecīgi spēj sakārtot, strukturizēt un kaut ko atjaunot. Ja? Tad rekonstrukcija notiek šo te. Un tieši biofiziskā, tātad biofiziskā un atjaunojošā tieši priekš ādas struktūras. Mūsu paša lielākā orgāna, kāds mums ir, tātad āda. Balzāms, ja viņu pareizi terminoloģiski tātad nosauc, tad viņš nav īsti balzāms, bet šķidri kristāliski organiskie savienojumi. Ja? Tad šādi pats Viktors Ņušins viņu nosaucis, un tas bija tieši intervijā no kompānijas Istočniks Darovja, kas ir oficiālie šī produkta realizētāji tirgu, ja? Tad pati laboratorija neko nerealizē, un viņiem tad kompānija Veselības avotam, ja mēs latviski tulkojam pašu nosaukumu, ir oficiāli tad vienīgajai kompānijai parakstīts tātad no Viktora Ņušina atļauja izmantot viņa vārdu un tad hidroplazmas kā Viktora Ņušina atklājuma brendu, ja, tad šos vārdus kopā savienot, un tāpēc runājot par tieši Istočniks Darovja vai latviski veselības avota produktiem, mēs varam daudz runāt arī par Viktoru Ņušinu, viņa atklājumiem un dažādiem zinātniskiem pierādījumiem, kuri viņam ir jau ļoti daudzi publicēti. Tātad, kas tad pats ir Viktora Ņušina balzāms, kuru mēs varam šobrīd jau lietot, nopirkt, izmēģināt, tad, kad mēs viņu esam pasūtījuši, protams, nopirkuši, tad ir unikāls antientropiskas struktūras lielā koncentrācijā. Kristāliski tātad šīs te šķidrās organiskās struktūras ir iekļautas tādā kā emulsijā. Un hidrofilizēts, tātad ar ūdeni radīt šis te produkts, ir saglabāti visi klāsteri. Neskatoties uz to, ka viņš ir kā emulsija, tātad kā tāds taukaina emulsija, viņā ir saglabāts arī ūdens klāsteru šī te struktūra, kas ir ļoti interesanti. Ja? Liekas, ka tauki un ūdens ir gana nesavienojami. Bet tad šie te daudz vektoru
struktūra, kura piemīt tikai hidroplazmai. Pareizi gan teiktu, ne tikai daudz vektoru, tātad, ka viņiem ir šie te virziens, ja, tad ne tikai Y un X, ja, tad divās plaknēs, bet viņiem ir daudz vektoru, ja, kas iet uz visām pusēm no centra, bet viņam nosaukumā ir arī rakstīts daudz dimensijos, ja, mnoгомерный krieviski. Mnoгомерный tas saucās daudzdimensionāls šīs tas struktūras. Tas nozīmē, ka tiek pārklātas vai atjaunots arī ne tikai mūsu fiziskā ķermeņa struktūras, kas ir āda, fiziskā āda, tātad organiski, bioķīmiski, tātad visi šie te procesi, kas tur notiek, bet arī mūsu smalkajos ķermeņos, un par to mēs arī parunāsim. Ja, tad vektors smalkās enerģijas struktūras, jo daudzie vektori arī tad virzās ne tikai uz mūsu no āras uz iekšu, tad no mūsu fiziskā, ja mēs uzklājam kaut ko uz savas ādas virsmas, ja, tad ne tikai uz iekšu, bet arī uz āru, to, ko mēs ar acīm neredzam. Un kā arī šajā intervijā stāstīja pats Viktors Iņušins, šīs produkts viņiem prasīja vairāk kā 5 gadu, lai viņu radītu līdz tai kondīcijai, tad līdz iespēja jau piepildīt šajos te mazajos 30 ml trauciņos un jau sniegt iespēju lietotājiem iegūt viņus pirkuma ceļā. Ja. Tā kā 5 gadi man šķiet, ka tas ir daudz, ņemot vērā to, ka tas ir darbs ne tikai pašam Viktoram Iņušinam, ja, kā laboratorijas vadītājiem, bet ļoti daudziem zinātniskajiem darbiniekiem. Tātad galvenā lieta, kas ir arī uz šīs kastītes rakstīts, tā ir ādas entropijas faktoriem paredzēts. Ja? Paredzēts aktīvi arī darboties ar suģoku, un to es tūlīt arī parādīšu, nodemonstrēšu, jo anotācija ir ļoti īsa. Ja, tad pašā produktā anotācija ir ļoti īsa, bet es, kad pagriezīšu otru pusi, jūs būsiet pārsteigts. Ja, tad pusi, vairāk kā pusi lapas ir par mūsu ķermeņa akupunktūras punktiem. Tātad gan kas atrodas uz mūsu pēdām, gan uz mūsu plaukstām. Tātad šīs te projekcijas. Un tieši tā kā Viktors Iņušins saka, ka šī te smēre, ja, tad vai balzāms, Iņušina balzāms, tā viņš arī saucās, ja, ir paredzēta tad vispārēja pat ķermeņa atvesaļošanai, mūsu organisma un orgānu atvesaļošanai, jūs nepārklausieties, tad tas nav tikai mūsu ādas slānim, ja, tad virsējiem, ja ir kāds bojājums vai kāda brūce vai kodums vai nieze vai alerģija, bet tiešām visam organismam. Un tas, kā viņš interesanti stāstīja, tad ir, ka tieši uz šīs te ādas, caur ādu, veidojoties tātad, kur ir konkrēts orgāns, tātad, ja viņš ir projicēts uz plaukstas, interesanti, ka šeit ir līdzīgi tā, viņš nosauc to par lāpām, bet tīri vairāk izstāstot tad viņa ideju, kā viņš to stāstīja, tad, kad it kā mēs varētu nolikt plaukstu šādi un tajās vietās, kur tad ir šie te orgāni izvietoti kā projekcija mūsu visam organismam uz plaukstas, viņi nāk ar enerģiju. Tieši šeit, ja piemēram ir aknas enerģija, tad viņa nāk ar aknas enerģiju un ir kā projicēts pat gaisā. Jūs zināt, ko nozīmē projektors, ka viņš tā kā lāpa vai gaismas projekciju taisa arī tālāk. Līdz ar to ir interesanti, kā viņš to visu ir aprakstījis, ka šīs ir plazmas struktūras, tātad, kuras ir projicētas uz mūsu plauksnes vai pēdas virsmas, tātad plazmas, ja, tātad mūsu jau plazmātiskā ķermeņa, kurš ir jau lielāks nekā mūsu fiziskais, un tieši šis mums ļauj bioloģiski aktīvos punktus, ko tātad mēs saucam gan par suģoku, ja, tātad vēl viena būs slaids, kurā to jūs ieraudzīsiet, vai arī attiecīgi tā ir tā konkrētā orgāna projekcija, vai tas ir uz pirkstu galiem, vai tas ir uz pašas plaukstas, vai plaukstas pamatnes, vai arī virsmas. Un ir aktīvie punkti. Tie, kas varbūt ir darbojušies ar akupunktūru vai suģoku tehnikā, ja, vai tad akupunktūra vai suģoku, varat uzlikt arī
cipariņu viens, jā, tad zināšu, ka jūs esat jau pazīstami ar šīm tehnikām un varēsim pēc ieraksta, tātad webināru arī parunāt par to. Bet tad visas organismā struktūras, kuras ir ļoti, ļoti strukturizētas, ja, tad enerģijas vai meridiāni, viņi nekādi nekustās, tātad šīs te enerģijas pa vienu meridiānu un pa nākamo, viņas nekustās kā tāds ātoms burkā, ja, kad sildās vai atdziest, ja, attiecīgi viņa ātrums vai haoss mainās, tas tieši intensitāte, bet viss notiek pēc strukturizētas konkrētas schēmas. Lūk, un interesanti, kad arī šie te struktūras, ja, kuras mēs strukturizētās, ja, tad šīs ir ļoti grūti pateikt. Šķidri kristāliski organiskie savienojumi tātad ir arī bišu produktos. Un ja mēs to tā paņemam vizuāli, ja, tad mēs ļoti labi zinām arī, ja kāds ir bitinieks, kad bitēm ir ļoti, ļoti, nu, tāda perfekta kārtība gan šajā stropā, gan ar tātad bišu darba bitēm, ja, tad ar tām bitēm, kas apkalpo stropā, un arī šīs te sešu malu, ja, šīs te figūras, ja, kuras viena pie otras fantastiski kārtīgi saliekās un tādā veidā šo te medu, ja, veidojot kā kā lielu skaistu struktūru. Lūk, tieši tāpēc arī tiek izmantots mazliet, tātad šeit arī bišu produkti, ja, bet arī tikai tāpēc, ka ir saderība šīm kristāliskajām struktūrām. Tātad, kas notiek ar sunjoku, kuru piemin šeit arī instrukcijā Injušins, un tātad sudoku ir ļoti sena korejiešu, tātad sena korejiešu tehnika, kur attiecīgi aktīvos punktus aktivizē. Tūlīt viss tiks skaidri, ja, kāpēc tas tā vajadzīgs. Tātad, ja mums iekšēji ir kāds orgāns bojāts vai nestrādā, ir iespējams ar šo balzāmu tātad aktivizēt, atjaunot šīs te struktūras, tātad šīs te meridiāns vai arī šo te enerģijas plūsmu, kā jūs sapratāt, tātad ja es kaut kur atjaunoju tātad struktūru, man pietiek tikai šajā te projekcijā, kas ir uz rokas, piemēram, acis. Ja, nu, es tikai saku, vienkārši šeit nezinu, vai tur ir acis, ja, bet, piemēram, sasmērē acis. Un šeit ir tādi tā kā ar adatiņām, tātad gan tas futlārīts ir izmantojams, ja, kurš redzams, gan tas gredzens. Gredzens, protams, vairāk ir izmantojams, ja mēs pirkstus masējam, ja, tad braucam pa pirkstiem, bet tad ir iespējams arī gan ar rokām, gan arī piespiežot šos te aktīvos punktus. Kāpēc ir vajadzīgs balzāms? Balzāms atjauno bioenergo, tātad informācijas plūsmu, bioenergo, tātad šīs te enerģijas, kuras ir šajā te iesprūdušas vai zaudējušas savu jaudu, un attiecīgi palaiž tātad šo te enerģētisko badu vai deficītu, tad tiek viņš kompensēts. Jo pats produkts ir ļoti augsti, ja, tad tāpat kā hidroplazma, ir ļoti augsti enerģētisku vērtību, gan arī šo te strukturizēto kārtību ienes un attiecīgi atjauno atkal informāciju gan mūsu šajā ķermenī, ja, kurš ir kādu gabaliņu nos no mūsu fiziskā ķermeņa, gan attiecīgi mūsu lielākā tātad orgāna ādas informācijas lauku, tātad atjauno kā vienu vienotu. Ļoti interesanti. Lūk, jā, pateicoties tieši šiem te hidroplazmas daudz dimensiju un daudz vektoru tātad produktam, tika iegūts arī šī te produkta stabilitāte, ja, tad bet bija ilgi jāmeklē, kā viņu savienot. Ļoti ilgi bija arī pa lielu šīs te devas, kuras tika tātad liktas klāt, iespējams arī dažādi šie te bišu produkti, jo, kā mēs zinām, tātad ir gan medus, gan propolis, ja, tātad gan bišu pieniņš, tad tika mēģināts un eksperimentēts ar daudziem. Un, kā mēs zinām, tad caur rādu arī nonāk informācija mūsu enerģijas laukā, ja, tad
Tieši tā mēs vienmēr ar patīkamām, piemēram, eļļām, ja, ēteriskajām palielinam, ja, tad šo te jaudu un attiecīgi katrai vajadzībai vai katram deficītam vai šīm te izmaiņām, kuras ir notikušas mūsu gan bioķīmiskajā, ja, gan biofiziskajā, gan arī bioenerģētiskajā laukā mēs varam arī šādi mainīt. Jo katram aromātam, tad katram produktam piemīt arī savas dziedinošās vai koriģējošās īpašības. Un šajā te tieši balzāmā tieši tas ir arī iekļauts koriģējošās un noņemt šīs te deformācijas, kuras ir mūsu energolaukā un mūsu ķermenī. Un ķermenī nonāk tātad šī te izmaiņas caur mūsu ādu, caur šiem te aktīviem punktiem. Un kā jūs jau redzat, ja, tad ir pašas galvenās funkcijas, kādas balzāms neskatoties to, ka mēs viņus arī, protams, varam risināt paši šādas problēmas, bet atjauno bioenergo plus meridiānu sistēmā. Ja meridiānu sistēmā kāda no meridiānām tātad ir deformēta, neplūst viegli un pareizi šī enerģija, jūsu pareizajos un jums pieņemamos bioritmos, ja kas notiek attiecīgi tur, tam meridiānai piesaistītais orgāns vai orgānu sistēma, diemžēl, sāk libot un tātad sākās kāda slimība aizsākās. Tātad bioinformatīvā plūsma saziņa. Par to mēs esam runājuši saistībā ar citu produktu, tātad šajā gadījumā mums viņš vairs nav pieejams, bet tātad balzāms arī to spēja izdarīt, attiecīgi, ja mēs viņu lietojam. Un bioinformatīvā plūsma saziņa ir vajadzīga, piemēram, ja jūs savainojaties, tad jums šai te savainotai vietai ir absolūti obligāti, tad uz jūsu centrāli jānodod ziņa, ka tur ir vajadzīgs papildus imunitāte, šie te limfocīti, kuri attiecīgi palīdzēs visu, ja, salabot, un pirmā palīdzība tiks aizsūtīta. Tur tiek daudz vairāk iespējams kalogēna, tad visas šīs te vajadzīgās arī vielas, ja, tad no mūsu organisma, kuras bloķē visādus iekaisumus, attiecīgi neļauj caur atvērtu brūci ienāk gan vīrusiem, gan infekcijām, gan baktērijām, un tad šī tā bioinformatīvā plūsma ir absolūti vajadzīga, lai viņa visu laiku darbotos, un visu laiku tad jūs paši arī viegli jutīsieties. Un ja ir kāds savainojums, tad tas notiek ļoti ātri. Šī te reģenerācija, ja, jo notiek visu laiku komfortabla un pilnīgi simtprocentīga šī informācijas apmaiņa starp šūnām un starp mūsu centrālu un kādu no orgāniem vai ķermeņa daļām. Nostabilizē biofiziskās un bioķīmiskās struktūras un visus procesus. Tātad biofiziskie tātad ir kaut kādi procesi, kuri tātad ir gan maņa, gan ir attiecīgi mūsu muskulatūra, kauli, tātad visādas fiziskas lietas, bet bioķīmiskās tātad tās jau ir mūsu šūnu līmenī, ja, starp šūnu matricā, kur notiek bioķīmiskās procesi, ja, tad kaut kas tiek transformēts uz kaut ko, un arī šeit ir vajadzīga stabila vide. Tas, ko nodrošina tātad šī te plūsma, meridiāni un attiecīgi saziņa. Un šie procesi netiek traucēti. Tātad stabilizēt fiziskos un smalkos ķermeņus. Tātad būs vēl viens veids, kādu ieteica arī pats Viktors Iņošins, tātad stabilizēt un sinhronizēt. Ja, tātad, lai jūsu fiziskais ķermenis, tātad jūsu plazmātiskais ķermenis, emocionālais, kazuālais un tātad astrālais un visi pārējie, tātad būtu sinhronizēti, ja, tātad viņi būtu vienā skaistā ķēdītē un viens otru papildinātu. Tam ir ļoti liela būtiska nozīme tieši mūsu harmoniskajā sajūtā, tad mūsu stabilitātē un attiecīgi arī šajā te līdzsvara iegūšanai. Tā. Tagad ir pats patīkamākais. Tātad kādos gadījumos mēs varam pielietot šo te mazo skaisto balzāmu burciņu, ja, tad vērt vaļā un viņu lietot. Tad viena no galvenām lietām tad ir autoimūnās saslimšanas, ja, un viņas jau Viktora Iņušina laikā, kas jau ir tieši hidroplazmas izstrādes laikā, ir krietni tātad palielinājies, arī statistiski pierādījies skaitlis, ka šīs te autoimūnās saslimšanas arvien pieaug pasaulē. Un viena no tām ir tātad kā izpausme uz ādu, ādas virsmas. Psoriāze, vilkēde, ja, tad vēl trakākas, tur bija vesels saraksts, bet es vienkārši tās pazīstamākās izliku.
Tad ir arī iespēja tādu kā problēmu kā rozāciju, ja, kad ir ļoti tuvu arī asinsvadi un attiecīgi var arī tādas kā čūliņas vai sausums vai ēlums parādīties. Atopiskās čūlas, tad tā ir tāda čūla, kur atvērta brūce nedzīst ilgi. Ja, tad nedzīst ilgi. Apdegumi vai aplaucēts, apdedzināts, tātad ādas virsma ļoti labi tātad palīdzēs dziedināšanas procesā un iespējams, kā daži tur stāstīja, arī nepaliek rētas. Kodumi var būt dažādi. Ja. Nu, kaķis, suns, ja, maziem bērniem vai pieaugušiem, un mēs ļoti labi zinām, ja, ka daži no dzīvniekiem, kad sakoši, tad nevisai ātri un patīkami šie te procesi dziedinošie notiek, ja, kad ir vajadzīga mazliet tāda kā iejaukšanās, arī aktīva līdzdalība, lai dzīstu ātrāk, un kodums tad arī labāk sadzīst, mazina sāpes vai arī noņem pavisam. Arī tas ir ļoti ieteicams bērniem, nu, pie sasitumiem, ja, tad arī sāpes noņem. Ja plīst kapilāri regulāri, un tad ir šie te asins izplūdumi, arī var virs tiem tad trauslākajiem kapilāriem attiecīgi šo smēri uzklāt. Vēnu problēmas jau uz kājām, kad ir īpaši sāpes vēnās un nepatīkamas sajūtas, ja, kad ir attiecīgi tur arī var uzklāt šo te uz kājām, uz vēnām šo balzāmu. Plīstoši sausi papēži. Ja, tad gatavojamies meitenes tiešām šo te iepirkt, lai arī vasarā, ka mēs staigājam ar basām kājām un atvērtām kurpītēm, lai visi skaisti un glūdas. Tātad dozēta unikāla līdzekļa lietošana aknu un aizkuņa dziedzera darbības aktivizēšana. Lieliski tātad šī te balzāms pēc arī atsauksmēm, tieši video atsauksmēm skatījos tur visu, ko varēja atrast arī gatavoties šim te webināram. Ir interesanti, ka uzklājot uz vēdera šo te arī uz aknas, ja jums ir sāp, vai tad ir kādi nepatīkamas sajūtas, ja, vai palielināta akna, vai arī šī te liesa vai aizkuņģa dziedzers, nu, tad nestrādā kā vajag. Izrādās, ka var arī viņu likt gan uz projicēt, tad gan uz rokām pēdām, tur, kur projekcija tad ir, tad instrukcija tur nāk līdzi, vai attiecīgi pat taisno uz vēderu, kā viena kundze izdarīja. Un viņai bija ļoti nepatīkamas sajūtas kuņģī, tad dedzinošas, arī sāpēja, un viņa uzklāja vienkārši uz savu vēdera, un bija pārsteigta, ka šis balzāms palīdzēja noņemt šīs sāpes un nepatīkamās sajūtas. Un, nu, tad jau lasījāt droši vien tālāk sirds un asinsradzes sistēmas stabilizēšanā, tāpēc, kad šie te visi lielie orgāni, ja, kā piemēram akna, ja, tad arī asins radīšanas procesā piedalās. Locītavas sāpēs, ja sāp ceļgali, sāp pleci, ja, mugura kaut kur sāp, attiecīgi droši, sāp varbūt pēdas vai pirksti, ja, vai kur ir kauliņi deformēts. Tur arī droši var smērēt šo te balzāmu. Dzēlieni, bišu, ja, kameņu vai lapsenes vai īrši arī palīdzot. Alerģija jebkāda vieglāka, smagāka no dzīvniekiem, no ēdiena, tad arī palīdz samazināt šo te niezošo sajūtu un noņem arī apsārtumu un iekaisumu. Senā metode, ko mēs sen esam runājuši, ja, ne par hidroplazmu un ne par attiecīgi arī biotermionu, kas ir mums zināms kādreiz kā enerģijas, ja, šis te zilais produkts, tad naba. Vai nu mēs tad pilinājam, bet šobrīd ir iespējams šo te ietekmi arī iegūt caur to, ka mēs šo balzām iesmērējam nabā. Matu saknes. Vairākas sievietes stāstīja tādu atsauksmi par to, ka bija ļoti sabojāti mati, ļoti vāji, jau, principā, nu, nekas neglāba, ne balzāmi, ne maskas, sāka matu saknēs ierīvēt šo te balzāmu. Un te, nu, bija brīnums, ja tad saņēma lielisku rezultātu un mati atjaunojās un sāka kļūt tādi veselīgi, spīdīgi, ja, mirdzoši, bet tieši par matu saknēm gāja runa, nevis par visiem matiem visā garumā.
Tātad pats Viņušiņš stāstīja par to, ka mūsu mentālo, tātad emocionālo un tad, potenciālu un arī atmiņu un mūsu stabilitāti, īpaši noguruma brīžos, ja, kad mēs esam vairāk aizkaitināti, ļoti, ļoti atjaunota tad šī te trešās acs rajonā uzklāt šo balzāmu un atstāt. Iesaka bērniem, ja, tātad, kuri īpaši ir ļoti agresīvi vai viegli raudulīgi, nu, kļūst raudulīgi, ja, vai aizkaitināmi, vai tādi emocionāli nesavākti pēc dārziņa vai pēc skolas, ja, tātad pirmās klasītes un dārziņa ļoti, ļoti to asi izjūt. Cilvēki pēc darba, ja, tad mentāli vai fiziski noguruši ļoti palīdz šis te process tieši savākties un vakarā iegūt papildus resursu. Un, protams, ir šī te, mentālā stabilitāte, kas ļoti labi īstenībā arī mūsu tos dziedzerus aktivizē un arī, nu, var teikt, veselīgā tādā, nu, orgāna, ja, tad šī te dziedzera darbību var palaist atkal. Tas nu tāds, es zinu, ka tur vēl būs noteikti, mums ir ļoti radoši cilvēki. Es zinu, ka jūs atradīsiet vēl vairākus un daudz vairāk tātad šos te iespējamos pielietošanas veidus. Jo man pašai viņš jau patīk, ļoti patīk zemā cīmkā krēms, man ļoti patīk, ja es esmu pēc pirts, ja, tad vajag ļoti maz šo balzāmu, kā es teicu, viņš diezgan taukains, kaut gan nejūtās, ka tie ir tauki, vairāk kā tāda emulsija, bet ar tādu taukainu sajūtu. Un, protams, viņa tepat laikā ļoti, ļoti mitra un ļoti tāda nebieza, bet nav tekoša, ja, kā balzāmi tādi vai losjoni. Un es ļoti, ļoti paļaujos arī uz jums, ka jūs atradīsiet un dalīsieties arī ar dažādiem citiem šeit nenosauktiem pielietošanas veidiem un padalīsieties arī, kas jums ir nu, par rezultātu sanāca pēc pielietojuma, kas jums bijis pēc vajadzības, varbūt kāda situācija diktējusi šo te vajadzību. Lūk, balzāms tātad ar piegādi līdz Latvijai, tātad, nu, piegāda vēl papildus, ja tā ir Omni vai tie, kas saņems konferences laikā 22. martā, tad varēs maksāt šo summu 36 eiro par vienu tātad šo produktu. Un var tad šajā anketiņā, kura mums šobrīd ir pielikta klāt pie šī video, bet mūsu chatiņā šobrīd Zoomā, un attiecīgi ar to var pieteikties uz produktiem, lai tiešām zinātu 100 punkti, ka jūs tiksiet pie šie produkta un varēsiet aiziet no konferences ar šiem produktiem, kurus jūs esat izvēlējušies. Bet tad mums ir aktīvi arī menedžeri, kuri tērē savu laiku, tātad savus līdzekļus iegulda un palīdz cilvēkiem šos produktus ātrāk nogādāt Latvijā un iziet visu šo sūtīšanas, gan muitošanas procesu, un šeit ir viņu vārdu uzvārdi, tad ir atrodami mūsu slēgtajā grupā, gan Telegrama kanālā, gan attiecīgi mūsu atvērtajā Waterway lapā, ja, tad Facebookā. Lūk. Tad atsauksmes bija interesantas, arī palasīt, tad es atstāstīšu to, kas ir, ka šeit bija tad pārslimots Covid un bija parādījušies kaut kādi pleķi uz sejas, ja, un attiecīgi pasliktinājās ļoti, tāpat kā mēs ļoti daudzi, ja, to esam izcietuši pēc Covid, kāda saslimšanas bija ļoti spēcīga matu izkrišana jūtama. Tad šeit uzreiz Jeļena, ja, tad no Maskavas sāk smērēt šo balzāmu uz sejas un arī matu saknēs. Un lieliski, ja, kad viņai pietika gan tam, gan tam, un rezultāts bija uzreiz jūtams. Tā. Šie te pleķi, es sapratu, ka viņai palika tumši pleķi uz sejas, ja, tad ne vienkārši apsārtums, bet tādi tumši pleķi, kurus viņa šis te produkts pabalināja un padarīja arī vienlīdzīgi, nu tā kā izlīdzināt šo sejas krāsu.
Tad šeit gan nav nu, rakstīts, ka nesen, ja, bet tas jau atsākus no kādu laiku ir šajā mājaslapā. Bet tad šim Viktoram bija problēmas ar papilomu, un uz papilomām sāka smērēt šo balzāmu un veiksmīgi tātad atrisināja šo te jautājumu ar papilomām. Arī šeit bija tātad mīmiskās krunciņas atrisināja, jā, jo arī cilvēks izvēlējās smērēt un uzklāt uz savas sejas un ļoti, ļoti labus rezultātus. Jā, un tad bija, lūk. Ļoti daudz vēl ir arī audio un video atsauksmes, bet es visas šeit neievietoju. Bet tad par hidroplazmas produktiem mēs absolūti obligāti runāsim 22. martā ūdens konferencē, kura notiks Rīgā, viesnīcā Monika, un sāksies 11:00. Un mana daļa tātad būs par šiem produktiem, jo man ļoti patīk par viņiem stāstīt, ja, jo viņi ir fantastiski. Kā es tikai sāku par viņiem stāstīt, tā man ir smaids, smaids ļoti plašs, jo tie ir visi iemīļoti. Mēs zinām šo te atklājēju biofizikas tātad, zinātnieku, ja, un Viktora Iņušina ieguldīja milzīgo šajā darbā. Vēl viena lieta, ko viņš pieminēja, kad mūsu struktūras, tieši smalkās struktūras enerģija ļoti bojāta, un to viņš ierakstīja apmēram 1,5–2 gadus atpakaļ vēl šo interviju pēdējo par balzām, un bija interesanti, ka viņš stāstīja, ka joprojām mērījumi uzrāda šo te ūdeņražu bumbu, ja, tad atomu bumbu eksperimentu, un dažādi mēs arī nezinām, vai viņi turpinās vai neturpinās, vai kādā pasaules valsts nostūrī, tad mēs par to, diemžēl, šobrīd netiekam informēti, līdz mums vēl nav atnākusi, bet ka šīs sekas, vai tad šīs te mērījumi joprojām uzrāda, ka cilvēki joprojām cieš no tā, kas bija nu, jau izdarīts. Vai tie ir jauni, papildināti, vai tie ir vecie, tad joprojām, kuri ir šajā zemes atmosfērā, ūdenī, tad augsnē visur ir saglabājušies, bet, diemžēl, viņš saka, ka tam ir ļoti, ļoti liela nozīme, kā mēs tieši kā smalkās struktūras, tātad bioloģiski, tātad bioenerģija mūsējā ļoti no tā cieš, un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs šīs te produktus lietojam un līdzsvarojam viņu, lai mēs varētu daudz ilgāk tātad aktīvi un kvalitatīvi veselīgi dzīvot. Lūk, tāpēc es arī stāstīšu par šiem hidroplazmas produktiem, par pašu hidroplazmu, dažiem atklājumiem ūdens, ja, tad par ūdeni zinātnē, par glutationu, kurš ir otrs ļoti svarīgs produkts, tātad arī šķidrais, arī klāsteri tur piemīt, ja, ūdens klāsteros iekapsulētie glutations, tātad arī mūsu absolūti organiska detoksikācijas molekula, kura mums ir vajadzīga katru dienu. Un par to stāstīs tātad mediķis, klasiskais mediķis ar alternatīvās tātad arī medicīnas zināšanām un praksi. Dotajā mirklī viņi ļoti daudz strādā pie publiskām dažādām publikācijām, jā, un attiecīgi viņas ieguldījums būs tieši par glutationu pastāstīt. Viņu sauc Irina Zinovkina. Un trešā daļa tātad būs tāda vairāk motivējoša, jo katram ir savi mērķi. Arī mērķis būt veselam vai ieguldīt sevi enerģiju, fokusu, ja, tad līdzekļus kaut vai sasniegt savu vēlamo rezultātu veselībā. Nav runa šeit pat par biznesu, ja, bet motivācija aiziet līdz galam un pabeigt šo te procesu līdz savam vajadzīgam rezultātam. Tātad par to stāstīs biznesa un motivācijas trenere Guna Indriksone. Ūdens arī, starp citu, visas pazīst gan hidroplazmu, gan glutationu. Un ūdens konference Pasaules ūdens dienā tātad sāksies 22. martā, 11. un 2,5 stundas būs klientu un partneru daļa, kur mēs stāstīsim tieši par produktiem. Iespējams, ka būs vēl viens runātājs, tātad šobrīd viņa ir ļoti garā ceļojumā un nav devusi konkrētu 100% atbildi par to, tāpēc šobrīd viņa netiek
netiek izziņota, bet nākamā tad daļa ir partneru apmācības pēc kafijas pauzes. Biļetes cena ir 10 eiro. Saite šobrīd ir pieejama mūsu Zoom webināra čatā. Nākamajam, kas nolikšu, ielikšu tātad zem šī video. Un attiecīgi, kā jūs teicu, ja jūs pasūtīsiet šos produktus, tad būs nopērkami dabūjami uz vietas. Lūk, pateicos par jūsu uzmanību. Visi mūsu ieraksti ir sasniedzama tātad YouTube kanālā Waterway. Jā, tātad Waterway kanālam gan pielikti no YouTube puses vēl ir šie 4 cipari klāt, jo acīm redzot, tur vēl bija Waterway kanāli, kuri bija ar līdzīgu nosaukumu un attiecīgi man tika piešķirt šādi cipari. Un, protams, Waterway kanālā Telegram un ar tādu pašu nosaukumu Waterway ir arī Facebook lapa atvērtā. Tur visi var nākt un lasīt, arī sekot viņai līdzi. Arī tiek ielikts gan ieraksti, gan paziņojumi. Lūk. Ļoti iespaidīgs produkts, kurš gan mūsu smalkās struktūras, gan fiziskās struktūras, un arī, protams, šo te harmonizēšanu un ne strukturēšanu, bet sinhronizēšanu atbildi. Ja? Tad šī sinhronizācija ir ļoti, ļoti svarīga. Tā kā strādāju mazliet vairāk un dziļāk arī ar enerģijām no cilvēku pašsajūtu, un mēs bieži vien tā kā sīpoli, ja, tad pārbaudam katru šo te kārtiņu, kas tur ir nācis klāt, ja, tad varbūt tā kā mūsu organismā šeit fiziskajā dzīvo sēnītes, un mūsu organismā dzīvo parazīti, ja, tad infekcijas baktērijas un daudz kas, tad attiecīgi mūsu arī šajos smalkajos ķermeņos patiesībā sakot arī dzīvo nevienmēr tās labākās lietas, ja nevienmēr mēs to varam piefiksēt ar aci vai ar apziņu, ja tad kaut gan, cik es saprotu, kad ļoti daudzas agrāk tautas, ja tad kultūras ļoti pieskatīja arī šo te enerģētisko un arī savu smalko ķermeņu tīrību, ekoloģiju, un tieši tas bija arī viņu tāds liels trumpis, ja, vai tāda liela resursa atklāšana un paplašināšana apziņas, un tieši šī te mūsu kopējā gan tīrība ķermenī, ja, tad gan mūsu ekoloģiskās domas, darbi, un, protams, arī mazliet vairāk sapratni par to, ja pat neredzam, mums enerģijas ir visapkārt, gan labas, gan sliktas, ja tad ir viļņi, ir enerģijas, un mēs no tiem visiem ietekmējamies. Un mans darbs no vienas puses ir interesants ar to, kāpēc es šim visam veltu laiku, jo mēs esam atkarīgi viens no otra. Nav viens cilvēks nevar izdzīvot. Absolūti nevar. Šis ir pierādīts, man liekas, ka es stāstīju par šo te eksperimentu ļoti sen sakarā ar hidroplazmu, bet atgādināšu tātad arī sākot stāstīt par veselības avota produktiem, kas arī ir Viktorija Ņušina, tātad gara darbs un auklējums. Bija tāda eksperiments, kad tad uz kamerās, kuras nelaida cauri nekādas enerģijas, tad tāds kā ir mūsu hidroplazmas neutralizācijas kameras, ja, tad absolūti noslēgtas un ārpus nekas viņas neietekmē. Ja, tādā kamerā nobriest principā hidroplazmas produkti. Un bija ielikti cilvēki. Absolūti viņiem pastāstīja, kas ir šis te mērķis, ja, un viņiem vajadzēja neko nedarīt. Viņiem viss bija iekšā šajās te istabās, kamerās, tad varēja to darīt, to darīt, to darīt. Viņiem pat bija izklaides iedotas, bet viņi tad nespēja šajā te, cilvēkam ir vajadzīga enerģijas apmaiņa. Un kas notika? Cilvēki sāka burtiski nīkt ārā. Burtiski nīkt ārā. No 3 cilvēkiem viens izturēja visilgāk, tad nedēļu, bet viņam jau bija ļoti spēcīga reanimācija vajadzīga. Tāpēc, tad, kad man prasa, kāpēc es to visu daru, kāpēc es to stāstu, kāpēc es tik daudz laika un fokusa veltu šiem te saviem stāstiem, tad mēs nevaram viens bez otra. Un, protams, ka labāk ir komunicēt vai veidot tādu domu biedru vai savu cilvēku apkārt pulku, ja, ar kuriem tu esi vienalga, vai jūs esat online vai offline, ja. Protams, labāk, ka tas ir dzīvajā.
bet šī ir vajadzīga enerģijas apmaiņa ar tiem cilvēkiem, kuri ir augstākās vibrācijās, kuram ir lielāks enerģijas lādiņš, ja, tad šī te resursa. Un, jo kas notiek, ja es esmu šeit un jūs esat šeit, ja, tad mums kopā pēc tam izlīdzinās. Mēs izējām, tad es atdodu un jūs paņemat. Ja, tad ar kuru es komunicēju. Ja kāds ir augstāk, tad es pakāpjos augstāk, bet viņam jānokāp līdz tā pusceļš līdz. Un jo mēs vairāk būsim tad cilvēki, kuri būs harmonizēti, līdzsvaroti, veselīgi, gan apziņā, gan tad ķermenī daudz tīrāki, viņiem vibrācijas būs augstākas, kā jūs domājat. Jūs taču katru cilvēku, kuru satiksiet, jūs taču pacelsiet augstāk. Un šī te apmaiņa gan ar enerģiju, gan ar mūsu komunikāciju arī internetā. Mēs ļoti labi redzam, kā notiek. Tad mēs varam ar vārdu nogalināt, ja, tad mēs varam iedvesmot. Un tieši tas arī notiek. Arī šī te apmaiņa, ja, tad kādreiz es ļoti gribēju komunicēt un komentēt un visiem pateikt, ka viņam nav taisnība. Tad, kad tu kļūsti jau pa tām pakāpieniem paeja augstāk, nu saproti, kā tas viss ir iekārtots, tev vispār negribās komentēt neko sliktu. Nu, lai viņš paliek ar savām domām, nu, lai. Nu, tā ir viņa tajā brīdī attīstības vai, nu, kā lai saka, sapratne par to, kā kas notiek, un līdz ar to viss es atstāju viņam šo te. Es nedodu savu enerģiju, lai viņu kaut kur izvilktu ārā, saprotiet, jo viņš tam vēl nav gatavs, jo viņš iet vēl ar agresiju. Un es to visu pabeidzu, bet līdz tam ir jānonāk. Bet kā tas viss nonāk? Ar tiešām sakārtošanu savu enerģijas, savas iekšējās ķermeņa vides, un ka tu saproti, un ka tu fokusējies uz to, bet kāpēc man tas ir jādara? Es labāk pataupīšu sev. Ja es pataupīšu sev, es labāk padomāšu kaut ko labu, varbūt kādam aizsūtīšu kādu enerģijas skaistu domu, un viņam arī paliks labāk, jo mēs kaut kur esam, ticiet man, kvantu laukā viss viens, pilnīgi viss viens. Tikai, nu, kā jau mēs esam, jā, arī šeit viss viens organisms, bet kaut kas ir augstāk un kaut kas tur ir zemāk, ja kājas iet pa zemi, bet galva vēl mākoņos. Un fantazē tieši galva, vai ne, un lidot tajā. Tāpēc viss ir kā makro, tā mikro. Un tāpēc vienmēr domājiet par to, kā jūs varat sevi pacelt un attiecīgi, iespējams, ja kāds vēl nav līdz, nu, jūsu līmenim, kur jūs tikko esat nonākuši, nu, ļaujiet viņam vēl kļūdīties, jo tieši tās kļūdas ir tā lielākā, fantastiskākā iespēja, kā jūs varat kļūt citāds un labāka sevis versija. Lūk, maza tāda atkāpe par visu, bet ielikšu tātad video, saites, un attiecīgi varēsiet iegādāties šos produktus un paņemt arī tie, kur būs konferencē, bet ārpus konferences, tad šis, protams, ir līdz 22. martam aktuāls, nogriezīsim pēc tam atlikušo gala nost, bet ir tā, ka ja kāds grib pasūtīt, bet nebūs konferencē, ir iespējams pasūtīt, es aizgādāšu līdz Latvijai, un arī Ritma palīdzēs sagādāt šos apjomus, un mēs tā kā parasti, jā, ar Omni izsūtīsim, tā kā tas arī nav nekas traks. Lūk, tā kā lietojam labus produktus, lietojam pareizi un galvenais, lai mums šī te harmonija ienāk. Un patiesībā sakot, ir interesanti, kad ar šo te hidroplāzmu lietojot, ir atkal, man es esmu atsākus lielāku daudzumu ūdens lietot. Good vārds. Jo pirms tam bija tā, ka, kā es jau teicu, es vēl uz intuītu gatavoju ūdeni, ja, un smart water. Tad man bija kaut kā samazinājies mans izdzertā ūdens daudzums dienā. Šobrīd esmu atgriezusies pie apjomiem. Tā kā man ļoti liels prieks, ka mans ķermenis ir sajutis, atbalsta un ir prasība, iekšēja prasība pēc tā, lai tas tā arī būtu.